Reitinga aģentūra Moody's viņa brīdina par to, ka uzņēmumi bieži vien mēdz šos te datu centrus neiekļaut savās bilancēs. Kā piemērs ir par to Meta. Meta būvē Hyperion Facility, tad šo te datu centru Luizijānā, un tas ir iekļauts speciālajā, šajā Special Purpose Vehicle, jeb SPV, speciāli uzņēmums, latviski sakot, kas saucās Bainet Investor, un tas saņēmis ir finansējumu no Blue Owl Capital. Un tad viņi būvē šo te datu centru, un pēc tam Meta šo datu centru īrēs no šīs te firmas uz sākotnējo termiņu 4 gadi, bet ar opciju to pagarināt līdz pat 20 gadiem. Bet šobrīd sanāk, tas nekādā veidā neparādās Metas bilancē, tas, ka viņi nav šobrīd iztērējuši faktiski naudu tam, kā vienīgais varētu būt, piemēram, šīs 4 gadu potenciālās nomas saistības. Bet pat tas vēl nebūtu tik daudz, ka papildus nosacījums ir tāds, ka Meta garantē kompensāciju, līdz pat 28 miljārdiem ASV dolāru, ja šī īpašuma vērtība kritīs, jeb šīs datu centra vērtība kritīs. Un tad līdz ar to skatoties vienkārši šodien, piemēram, uz Meta vai kādu pieminēts Oracle šajā rakstā arī pārskatiem, varbūt neizstāst, ka vēl viņi ir tik daudz vai paši savus līdzekļus uzreiz salikuši iekšā. Bet, ja kaut kas saies nepareizi, tad varbūt tā, ka viņiem ir pēkšņi kaut kādā brīdī 28 miljardi jādod projām par īpašumu.